finišs pielikts un prieks redzēt finišā jaunu censoni, jaunus censoņus, kas nozīmē, ka mums riteņbraukšana nākotne būs un arī pēc gadiem 20, 30 vēl vairāk droši vien mums būs pulks dalībnieki un jācer, ka vēl kuplāts šodien kopā startējuši vairāk nekā 3000 dalībnieki, ļoti daudz dalībnieku visās kopā grupās un izskatās, ka, ja tik daudz ir daudz jaunu pedāļu nē, tad arī pēc gadiem mums būs kas piedalās un būs jāpadomā par jauniem maršrutiem Vecpilsētā. Arsenāla iela varētu būt ļoti interesants variants, kur tas bruģis vēl tāds negrantāks un nelīdzināks. Un vēl viena lieta, kas ir ļoti priecē tas, ka pie medpersonāla cilvēkiem šodien ir salīdzinoši maz ļaužu griezušies. Tas nozīmē, ka, lai arī mēs kā Rārmani droši vien daudz esam atkārtojušies par to, ka esam uzmanīgi, bruģis slidens un tā tālāk un tā joprojām. Un tas tā tiešām arī ir, bruģis ir slidens un cilvēki dalībnieki ņēmuši to vērā un pagaidām nav daudz bijušu dalībnieku, kam ir nepieciešams sniegt kādu īpašu palīdzību. Jā, ir daži nobrāzumi, ir arī kāds smagāks kritiens bijis, bet bez tā jau vēl sportā neiztikt, bet tādu ļoti smagu traumu pagaidām paldies Dievam nav. Un novēlēsim, lai arī ģimenes brauciens tagad trešais dalībnieks finišē, tā arī noslēgtos bez lielām traumām un līkstām, bet tieši paceļot rokas virs galvas, pozitīvās emocijās un tam līdzīgi. Šķiet viens no mazākajiem dalībniekiem arī tikko ir finišējis, bet redzējis tā bija vēl mazāki. Tādā kā Mudnugūrītī bija iespundēti, droši vien tos mēs arī ieraudzīsim finišā. Ļoti daudz tiešām jaunu braucēju, un tas ir tiešām pozitīvi, ka šī pieredze uz velospēda jau tiek pieņemta ļoti agrā vecumā, un tiešām tas, ko arī Rīgas grupas vadības sacīja, ka jācer, ka riteņbraucēji pārņems Rīgu un agrāk vai vēlāk Rīgā un arī Latvijā tā aina būs līdzīga kā daudz viet Eiropā, kur velospēds ir galvenais transporta līdzeklis. Tā ir ērtāk, tā ir ātrāk, tā ir zaļāk, ļoti bieži un kāpēc lai to neizmantot? Jā, šajā distancē katrs ir kā uzvarētājs pilnīgi pamatoti visi finišētāji, gandrīz visi. Jaunais cilvēki gandrīz visi ceļ rokas augšā. Jā.
Jā, fantastiski, ja šādi maži kipari spēja veikt 13 un vairāk kilometrus. Urā, piņo finiš! Jā, nav aizbraucam, arī labi, jā. Un šī jau ir ģimene, tiešām beidzot ģimenes braucienā arī ģimene mēs redzam. Izskatās, ka mazais būs jau diezgan labi izgulējies. Tagad 37 minūtes. Nav vairs. Pusdienlaikam pietiek. Nevar tikai saprast, vai tēvs vai bērns ir vairāk piekluši šādā braucienā. Būs jau labi. Pret kalnu palīdz un uzmundrina. Finišā ir vēl viens jaunais censors un vēl divi zaļi censori arī finišā. Kurus finišs spurts divi cīnās par 83. un 4. vietu. Labi. Īsti baldā. Tikai mugurā, kas ir piedalīts šāds valsts nabēlā. Gribās jau komāt visiem, bet tos stūri nav viegli novaldīt pēc labāk stūris. Mališi, nekur tālu, pēc tam, ka vēl mēs neskrienam, jo arī jums būs visādi pārsteigumi un arī iespēja iegūt savai īpašumā gan daudz interesantas balvas. Mums ir daudz un dažādas nominācijas, tā kā nekur tālu neskrienam. Jā, varat doties vieloties ar dēlī pusdienām, tāpat kā sporta klases un tautsklases dalībnieki to darīt, bet jums iespējams vēl šodien būs jākāp uz goda piedestāla. Daudz un dažādās kategorijās mēs esam izcēluši tos ne jau tos ātrākos, bet interesantākos, pamanāmākos un arī godināsim arī mūsu vecākos dalībniekus. Nu, viens otru centīsimies iepriecināt. Un tur jau uzreiz, kad finišējiet, jums jau turpat gaida arī zaķumojušas ūdens, kas jūs arī atveldzēs. Nu, gana braši jūs esat braukuši. Nu, pēc tiesnešu prognozēm jūs esat nedaudz ātrāk sasnieguši finišu, un tas ir patīkami. Mums prieks, kad arī ir kopā šeit finišē ar paceltu roku. Nu, prieks, ka tāpat kā ģimeni braucienā jūs ne tikai sākat kopā, bet arī finišēt. Tā to vārdu ģimeni mēs varam tiešām pasvītrot no sākuma līdz pat beigām skaisti. Un kad vēl mēs tā varēsim tā kārtīgi izplosīties par Rīgas tuvākajiem ceļiem, nu, 2 reizes pilnā ātrumā sturnēt, kad Dienvidpilsna, kad arī Mūto un šodien tik ļoti vējaino arī
Vanču tiltu, tas ir tas velosipēdisks saknes, viss ar Rīga pieder mums, un tā arī šoreiz vajag. Man patīkam redzēt tās jaunākās atveses uz pagājušnieku. Skaisti. Palīdzam finišā. Rekur uzvalkā, tā kā no ballītes vai uz ballītes, lūk, tas ir stils. Kā bija uzvalkā? Kā bija? Jaunā paudze, tenisistā viņš šeit šāds savu finišu līniju. Izmantosim arī iespēju finišā uzrunāt dažus cilvēkus, un viens no tiem būs Vīgs Melnā, varam tā saukt, Karklasaita Melns uzvalks, un man ļoti interesē, kā tas ir braukt uzvalkā. Lūdzu, pakomentēt. Kā parasti ir velosipēdi. Ikdienas stāstam plānus, strādājam, viss notiek. Tu gribi teikt, ka katru dienu brauc ar velosipēdu uzvalkām? Jā. Fantastiski, mēs varētu aplaudēt vīram, kurš brauc uzvalkā katru dienu. Cik daudz tie kilometri, ko tu uzvalkā nobrauc katru dienu? Apmēram tāpat kā tagad, 20 apmēram. Tas ir brīnišķīgi. Klau, izstāsti, kā tev gāja, kuras bija grūtākās, sarežģītākās vietas, jo es skatos, ka tu esi atbraucis ar savu veļuku. Priekšēji vietai viss ir kā ir kārtībā, bet aizmugurējā ir pilnīgi tukšu. Trakākais bija bruģis.
reāli pabraukt. Tas nozīmē kaut kur sadūri, kaut kur pārsitu, vai ko tu izdarīji rītī? Nav neuzlas. Un cik kilometrus tu nobrauc ar tukšu riepu? Uz otru stāvdu vairāk. Forši, un tas nozīmē, tas velospēds ir tā vējies vai ko aizņēmies? Aizņēmās. Redz, viņš bija gudrs, viņš brauc uzvalkā, uzvalks ir viņa, bet velospēdu viņš aizņēmās un nobrauc pusotru kilometru cauru riepu. Uzgabalēsim vēlreiz cilvēkam uzvalkā. Aplaudēsim arī Gustavam, arī viņa
Viņš ir veicis 16 kilometrus un ar saviem draugiem viņa pavadībā ieradies finišā. Vēlreiz aplausi viņam par šo apņēmību.
Mēs sākām ģimenes braucienu pēdējo noslēdzošo apbalvošanas ceremoniju arī šodien pēc ģimenes brauciena. Mums vēl jāgodā tos, kas šodien ir izcēlušies arī ģimenes braucienā, un pirms mēs sākam ļoti plašo dāvanu sarakstu mēs sāksim ar to visu īpašāko notikumu šodien, kas būtībā, es domāju, būs tāds labs priekšsēs. Turpmāk Rīgas velomaratoniem un no skatuves šajā brīdī aicinu Annu Petražaku, Anvai reģionu pārdošanas vadītāju, lai paziņotu par ziedojumu, kuru mēs šodien vācām tajā brīdī, kad no Anvai pārstāvjiem iesaistījās ar baloniem, ar karodziņiem, atbalstot Gustavu Petersili ceļā uz Rio paralimpiskajām spēlēm. Tad aicinu Annu kopā ar manīm šeit uz goda piedestālu, un arī viņa informēs, kāda summa tad šodien ir savākta šim cēlājām mērķim un kā tad viss izdevās. Anna, everyone was already noticed about this charity event what you were holding today and about the Gustavs. We are everyone anxious to know how it was already called today and what is the money in our bank account already. Hi guys, we are really glad and happy to be here with you today. This is the first time when I will Nutrilite join this absolutely great and spectacular events. We participate in many events in many places in the world, and this is really something. I really want to say one more time thank you to all people who join us Team Nutrilite, and I hope that this support will help Gustavs to recover. You gave us perfect example of courage and not giving up. Thank you for this. Skaļi jau aplausi, un 2500 eiro Gustava Petersila atlapšanas kasītā, kā teikt, un viņa rekomendācijas procesam, jo Gustavs ir nopietni un braši apņēmīgi nobriedies sev pierādīt un aizkļūt līdz Rio paralimpiskajām spēlēm. Un skaļi aplausi ne tikai Gustavam, bet arī jums visiem no Nutrilite, tie, kas šodien pierakstījās šajā komandā un arī ierakstīja savu vārdu, kā šīs komandas pārstāvi. 2 eiro tika ziedoti šim cēlājām mērķim, un Gustavam noteikti šī naudiņa noderēs un arī tiks likta lietā. Tā kā jebkurš, kurš grib nobildēties kopā ar Gustavu, droši izmantojiet šo iespēju, un arī un Baltais šodien arī viņu jau ikgadējais atbalstītājs arī dāvinās īpašu balvu, un tas ir īpašs saimītis no Baltā, no Tukuma piena apstrādātājiem, kuri ir vienojušies arī tādā cēlā žestā un savu spēcbalvu dos tieši Gustavam, un tā ir ledus soma, kas, protams, noderēs viņam ne tikai cītīgi gatavojoties, bet arī atlapstot un virzoties ceļā uz Rio olimpiskajām spēlēm. Un pavadošajai komandai arī īpaša balva no Baltās produkcijas, tā kā tie, kas jau šajā dienas garumā iepazinās ar Balto produkciju, tad zināt, ka tur ir kārtīga spēka dēva. Nu, jau pirmie ar nepacietību vēlas un arī, protams,
protams, arī pēc šīs te mazās apbalvošanas ceremonijas var spiest roku Gustavam, arī bildēties un pēc tam šīs bildes likt savos albumos un dalīties ar šo informāciju, jo es zinu, Latvijā ir ļoti daudz cilvēki, kas grib palīdzēt un ir gatavi palīdzēt šādos brīžos, un tas ir ļoti cēls mērķis aizsūt līdz Rio paralimpiskajām spēlēm. Un redzot Gustava smaidu un apņēmību, es domāju, tur viss būs kārtībā un viss arī izdosies. Skanot fanfārē, mēs turpinām mūsu godināšanas ceremoniju, un šajā brīdī es aicinu skatuves arī Elkor pārstāvi, kas šodien mums pasniegs īpašu dāvanu, un tā ir dāvana Scott ritenis, kas nāk no Alekseja Saramotina ar viņa oriģinālo parakstu, un šī balva bija stilīgākajam dalībniekam, un bija ļoti grūti vairāk nekā 2000 dalībnieku vidū atrast to vienu īsto laimīgo, bet mums ir viens zināms. Un tātad specbalva tiek dāmai Agnesei Štālai. Agnesei Štālai tiek balva jauns, pilnīgi jauns un svaigs Alekseja Saramotina divritenis, latviskā, oriģinālā, es pat domāju, no Latvijas pirmsākumiem iespējams motoķīvere un smaidīgā Agnese Štāla saņem no Elkor Alekseja Saramotina dāvāto Scott profesionālo riteri. Paldies tev, Agnese! Paldies arī Elkor pārstāvjiem par šādu lielu un nozīmīgu balvu. Bet tagad uz skatuves aicināšu arī kādu ļoti, ļoti smaidīgu un arī vienmēr pozitīvi lādētu ģimeni. Tā ir virstīša ģimene. Viņi ar velosipēdiem ir ļoti, ļoti uz to, jo arī vecākais virstīts ir Dutch Bike veikala īpašnieks, un arī tiem, kuriem varbūt velosipēds prasa īpašu uzmanību, var droši vērsties pie viņa vai arī iegādāties kādu jaunu. Un viņi paziņos uzvarētājus arī šādā īpašā nominācijā no Tirdzniecības centra Spice 2K1 uzvarētāji. Tur bija tāda Spices akcija, kad mēs meklējām divus ļoti, ļoti līdzīgus velobraucējus, vai no vienas ģimenes, vai radinieki, vai draugi. Katrā ziņā pamanāmus divus pārus. Un šeit mums ir 5 laimīgie. Nu, tad mēs sāksim jauktā secībā. 50 eiro dāvanu karte no Tirdzniecības